Ziemassvētki ir laiks, kad gaisā jūtama siltuma un prieka smarža. Kad mājas un sirdis piepildās ar mīlestību, cerību. Šie svētki ir brīdis, kad mēs varam atskatīties uz aizgājušo gadu, siltā atmiņā saglabājot ikdienas rūpes un arī priecīgos mirkļus. Ziemassvētki ir brīnumu laiks, vēlēšanos un vēlējumu laiks. Un tas ir laiks, kad viss piepildās. Mēs kaut ko visu vēlamies, bet ne. Es gribu, lai mēs vienojamies visi vienā kopīgā Ziemassvētku lūkšanā. Es saku vārdus, jūs atkārtojat paši pie sevis, bet savu sirdi, ja? Laimīt mums Ziemassvētkos mīļumu dāvā un svecīgi gaiši, kas mīdz. Laimīt mums sirsniņā prieciņu ielēj un atstiņās spožumu liec. Laimīt mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai piepildās sapnītis kluss. Tu svētkos nāc arī pati, un svētība visiem mums būs. Visi vēlējāmies, ja? Ļoti jauni. No 7. debesīm uz leju ar mīlestību pilnas pārslas krīt. Nāk Ziemassvētki. Pa šo debesu eju, šo pasauli ik gadu apraudzīt. Ar pilnu maisu, dāvanām par plecu, ar zvanu skaņām, egļu zariņos. Nāk Ziemassvētki pa šo veco ceļu, un bērnus lasa kopā bariņos. Un visa pasaule ir atkal kopā, kad Ziemassvētku koris mīļi dzied, kad sveces augstu paceltas tur rokās, kad it neviens vairs negrib projām iet. Ai, kā es būtu, tu vairs zinās, ai, kā es būtu.
brīnums ir vienkāršos verbļos, smaidos, kopīgās dziesmās un siltos apskājienos. Ziemassvētki mūs aicina atcerēties bērnības prieku un ticību brīnumam, ka pasauli redzam caur sirds mieru un gaišumu pilnām dienām. Kluss, sakrāk kluss un ieskanas durvis kā vienmēr. Tik kluss, ka vēlētos apstāties reiz. Viss kluss. Un pievērot acis, jau liekas, ka kluss viss šīs pasaules. Nāk jaunais gads, nāk egļu smarža liega, un viegli baltas pārslas slīd, bet sirdi nevar ieputināt smiegā, tai jāiet liels sapņus piepildīt. Šīs Ziemassvētku dienas ved mums pretī kādam baltam klusumam, bez kurā ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts, kas mums atkal no jauna jāatrod. Ziemassvētki. Jā, tie atgādina par bērnību.
par pirmo sniegu, par kaut smaržu un siltām mājām, kur pat vismazākās lietas šķiet brīnumainas. Atceros, kā svētku vakarā mēs gājām pie eglītes, dziedājām dziesmas un gaidījām, kad viss apkārt mirdzēs. Šie brīži paliek atmiņā kā mazas zvaigznītes, kas nekad nepazūd. Un tad Ziemassvētku vecītis, un man jāspēj dzīvos. Izspīra uz grīdas pipari, saskrēja no malmām ķipari, ilgi sev kapteiņu spēlēja, futbolu ar piparbumbām spēlēja. Visi bumbu spēlē, tik cik jaudāja, bumba plīsā, futbolisti raudāja. Šorīt, kad bija Ziemassvētku sagaidīt, es kaut kādienas darba tajā visā ritumā kaut kā iedomājos pie seju un atcerējos arī to savu bērnību, kas jau bija ļoti tālu par īstenībā salīdzināt. Un tad man tāds gadījums, kā teikt, mūsu aktieri teiktu, bija tāds gadījums. Nu, gadījās, kad es ziemas vidū saslimu un kaut kāda jokaina slimība bija, vai masalas, vai kaut kas tur tāds, izslimoju, bet tā slimībai bija liels karantīnas laiks, kaut kādas 3 nedēļas nevarēja kontaktēties ar cilvēkiem no tūmā, skolā, klasē, kaut kur. Un saprotiet, ka tas nozīmē, tā, kas man teica, tev vajag daudz laika gaisa, tev vajag to tur. Un ko tad es darīju? Es visu laiku slēpēm uz kalniņu, visur projām atlauz tālāk no cilvēkiem. Ja domājaties, tas ir skolniekam jauki, visi mācās skolā, tu var pa kalniņu zēvēt visu laiku, ne? Un jā, tie laiki bija tādi, kad mēs izmantojam katru izdevību, lai dotos kaut kur paslidināties, pabaiņoties, papikoties, un pakaitināt kādu tantiņu vai onkulīti
Nu, tad iesim pasadināsimies. Jāuzlāk cēpoties. Uzmanīgi, skolotāji, šeit ir slidens. Ejiet riņķī. Paldies. Uzmanīgi, ej riņķī, te slidens. Kur tagad vien neredzi, te ir slidens, ej riņķī. Vājāji, nāciet, tas ir pakaļ, uzmanīgi jāiet. Te ir slidens. Mammu, te ir slidens. Nāc, uzmanīgi. Paldies, dēliņa. O, jē! Pakarēsies. Nē, tev jāsagaida mana secena. Citādāk, dāvītas dusmas ir divreiz mazākas. Es jau sen neuztas no veču morāls lasīšanas. Es jau var, bet nebūtu man tā dienas grāmata 5 minūtes. Bet tu, pasaka, skolotājs tevi uzēdušies. To jau es vienreiz teicu. Nu, tad atklāt to vēlreiz, un te jau būs aizmirsis. Nopietni, mātes mirst, bet neaizmirst. Ai, taču, tad nerādi viņai to dokumentu, pasaki, ka skolotāja lauzusi roku un nevarēja rakstīt. Kā tad? Skolotāji laust roku, tas jau tikai mūsu domās. Un tad jāmeklē kāds bandīts, kā tad viņi varēja salauzt roku. Kā,
Nu pasaki, ka slidens ceļš, sēdnieki netīra ielas, nu, tu taču zini. Slidens gan. Nu, re, turies pie šīs domas, un tu nekritīsi. Tici man, drīz arī pats sāksi ticēt. Uzvilksim piramīdu. Jo, varam. Bet ja māte sāk rakņāties pa manu somu un atrod to nolādēt to tieši piramīdu. Ai, nu. Mums nu tik ļauni domāt par savu mammu. Zagri. Vārds no mājas. Kaut! Ai, nelīgas priekšā. Nē. Izlausīs durvis un atverās slēdzeni. Tev vadu tikāt sākās. Āmurs ir. Taču. Oi, Jēzus! Šitie neaicinātie viesi vēl jāmāk par tādādiem. Skolotāji mums lūdza, lai mēs pārbaudām jūsu dienas grafiku. Jā. Tu redzi, kā viņa mani uzrunājusi. Tas attiecas uz jums abiem. O, paldies, jūtos dziļi kustināts, ka neaizmu sāp arī mani. Nu, ko jūs no manis vajag? Nu, lai tu tiktu vaļā no slikuma. Ai, es ar šitiem inkvizitoriem es vienā istabā negribu uzturēties. Pagaidi, brauc! Pameķi mani par lauvām! Gustu, atceries, esi stiprs. Atceries, ko es tev teicu, ja? Nu, tad ko jūs no manis gribat? Lai tu tiktu vaļā no slikuma. Nu tā. Tagad jūs savu to jūs varētu arī skolā pateikt. Tagad savu misiju esat izpildījuši. Ko jūs tad par kopus? Lai es panāks. Ar viņu vispār nav iespējams normāli runāt. Es iešu mājās. Laimīgi vecīgi. Es iešu mājā. Laimīgi vecīgi. Un ko tad tu vēl te gaidi? Nu, gribu tevi pārmācīt. Cienītā. Bērns jāaudzina no pirmās dienas. Bet es jau esmu pusaudzis par vēlu. Un zinātnieki saka, ka tas ir viss nokavēts. Tā saka visi slinki. Nu, kas tev nav skaidrs tajā aritmētikā? Nu, nekas nav skaidrs. Tu vienkārši nerīšo domāt. Un rītdienas uzdevu, protams, jau vēl neesi skatījies. Tu esi gaišai. Nu, ko lai ar tevi iesāk? Tad beidzot arī nezinu, ko man iesāk. Paņem aritmētikas grāmatu. Jā. Nu, tagad lasi uzdevumu. Lielākās istabas platība ir 5/12 no dzīvokļu platības. Mazākās 1/4 daļa. Dzīvokļa pārējās daļas platība ir 20 kvadrātmetri. Aprēķināt lielākās un mazākās istabas platība. Nu? Tik liels dzīvoklis. Kā viņi te nopērk un komunālus maksājumus. Un vispār, cik viņi
viņam plistu virtuvi. 3 vai 4. Tas nav svarīgi. Tev ir jāprēķina laukums 2 istabām. Nu, pārīdzi man iesāk. Kāds idiots sastādījis tos uzdevumus, viņam laikam nav bijis vairāk no darīt. Tu beidz muldēt. Ja tu mani apvainos, es vispār nerēķināšu. Un vispār, kāds tas dzīvoklis ir no ķieģeļiem vai no blokiem vai... Nu, tas nav jāzina. Nu, uzdevums ir tik skaidrs, ka skaidrāk vairs nevar būt. Nu, tad izrēķini. Kas tad vēl nebūs? Mamma! Nācies mammas istabā. Viņi nevar tevi redzēt, padomās vēl neskūp. Mācies! Mācos. Laities! Kā gāja pa skolu? Labi. Izsauca. Nu jā. Parāda dienas grāmatu. Tur nekas nav ierakstīts. Kā tā? Skolotāja ir slima. Un kā tad viņa varēja tevi izsaukt? Viņa kritus un lauzus roku. Šausmas. Un tad viņa nāk uz skolu ar ieģipsētu roku? Liekas gan. Tu nemaz tā īsti nezini. Tā bija jau bija.
Gust, nāc pie tāfles. Lūdzu uzrakstīt uz tāfles, kā tu aprēķinās istabas platību. Velta Aina. Ko tas nozīmē? Uz ko tad mēs vakar bijām pie Gustā? Un iemācīt nepratātu. Skolotāji, jūs jau arī nespējāt iemācīt. Skolotāji, mums uzņēma ļoti nelaikumi. Vēl tu pati aizbizoju. Mums viso tikai govis un tevi. Nu, tas teiši aizbizoju. Bet vēl te nevarēja palikt, jo mamma māte. Gust, es tavu māti labi pazīstu. Vai viņa jums neļauj kopā mācīties? Dod šurp dienas grāmatu. Kāpēc nav pārakstīta? Viņa nevarēja. Ko tas nozīmē? Viņa salauza roku. Ceļnieks tik slideni un centnieki nespīšu nokaisīt ielas. Bērni, jums jāiet palīdzēt Gustam. Nu, nē, skolotāji, nevajag. Es pats ar visu tikšu galā. Es aiziešu palīgā, Gustam. Tu sēdi tāpat, knapi turies virs ūdens pats. Kur. Iesim. Sēdieties. Pierakstiet mājasdarbu. Zvans ir domāts skolotājiem skolniekiem. 35. lapas pusē 8. uzdevumu izpildīt. Pieraksta visi. Kārli, pieraksti. Pierakstījāt brīvi. Gust! Kāda malka tev ir mājās? Ten savu dzīvokli kurinot malku. Es ar zafti, ar krīsdoļu zafti murmuli. Es ceru, ka tā malka tev vismaz ir sazāģēta. Nu, nē, malka vēl ir mežā. Aige, tagad vispār pati māki zāģēt. Murmula tādi, tu jau tikai spēj otru iezāģēt. Es jau tev gan kaut ko pateiktu, bet es esmu meitene. Dārgi. Gust, tev siltais ūdens ir? Jā. Siltā ūdens man arī nav, tas jāņem jums līdzi termosā. Termoforā, paņemam termoforā, varēsi saukt pēc tam sildīties uz puļču. Vai viņiem vispār nav iespējams normāli runāt? Jā, bet skolotāji jau ir, ka palīdzēt Gustam. Mēs viņiem esam tikpat vajadzīgas kā cūkais segli. Tešas par cūku. Nataša! Lai mēs sakam skolotājai! Nu, sakiet, ka bijāt, visu izdarījāt. Melot nedrīkst. Nedrīkst, ko vien zird. Ko tad drīkst? Tas nav interesanti. Mācīties, labi uzvesties. Pirmo reizi dzirdu. Sasodīgi interesanti, klausies. Es tomēr aiziešu pie tevis. Izcep pankūkas. Paklausies tā. Pankūka taču var patšaukties. Un ieraudzīs, ka mamma nemaz nav slima. Tu jau visu sačakarēji. Roku taču vajadzēja salauzt skolotāju. Nu nevarēju es neko citu izdomāt. Nu tad pierunā varbūt, lai mutelīt iet ar roku kaklā.
redzēsies. Nu, zini, tad varbūt aizsūti viņu projām no mājas. Mātes ir kā policisti. Tad, kad viņu vajag, tad viņas nav. Tad, kad nevajag, viņas ir klāt kā lipts. Jā. Mācos. Kā skolotājai ar roku? Tāpat. Es viņai piezvanīšu. Kāpēc tu viņu traucēsi? Viņai taču vajadzīgs miers. Nu, bet tas taču ir mans pienākums. Es esmu vecāku komitejas locekle. Skolā viņas nav. Zvanīšu uz mājām. Mājās arī viņas nav. Kā tu zini? Pēc stundām skolotāja aizved uz slimnīcu. Vai viņa ir tik slikti? Laiku. Nē, man ir jābrauc un apciemot. Tu viņu tikai satrauksi. Roka lausta, nav jau sirds. Nu, māmu, nē, es tevi lūdzu. Kas tev ir? Kā tu izskaties? Nu, es izskatos, parasti, bet pēc kā izskatīsies, ka tu pirmajā dienā skriesi jau viņu apbraucīt. Tad, kad cilvēks ir nelaimē par izskatu, nav jādomā. Bet visi padomās, ka tu gribi viņai pielīst. Es došos nomazgāties un došos. Kurš Dievs nāk? Pie mammas ir dakteris. Viņa ir slikta. Jā. Kā es varu tev palīdzēt? Nē, es jau visu pats izdarīju. Man neko nevajag palīdzēt. Bet to mēs teiksim logotāji. Sakat, ka visu izdarījāt. Mēlot nedrīkst. Mēlot nedrīkst, bet iekšā jūs sakat, nedrīkst tas nāk. Pie mammas ir dakteris. Par mums viņš tā darbu trūks kā. Kas tur bija? Nē, nekas. Tu ar kādu sarunājies? Nē, es skaļi apkārtoju ceļoju. Māma, es tevi lūdzu, nu nē. Ola sāks vistu mācīt. Nu, Tā, māma. aiznesīšu vēl mandarīnu skolotājiem.
3 nedēļām uz kaulu saukuši. Tas labi nebeigsies. Šis nelaimīgais skolais tagad iesāk. Pēc stundas jau viss būs skaidrs. Atliek vienīgi. Bet skolieši. Sveiks, Gust! Jaukārši. Kur tu tik skāps? Es pateicu mātei, ka skolotājs slimnīca. Kā? Vai tu esi jūcis? Nu, es nespēju neko citu izdomāt. Nu kā, vecīt, vajadzēja pārgriezt vadus, telefons nestrādā. Bet ko lai es tagad daru? Ir tikai viena izēja. Kāda? Tev jānodedzina slimnīca. Joki man nemaz nav. Klausies, tas jau arī nav nekāds joks. Labi. Ir vēl viena izēja. Nu, Tev jāatzīstas. nē. Bet klausies, Nespēju atzīties. Mana mēle neklausa. bet patiesībā Agri, lai vēl tāpat manas gaismā. Un vai es te digātiši nesām, zinu, sodu. Zini, nekas traģisks jau nav noticis. Skolotāja ne māte rokuļiem alauzušas. Nu, tur jau tā lieta, ka nav. Un tad apsvērsim visu gērīgu, Kādu sodu tev uzlikt? Māti nobārst. Skolas bet neizslēdz. Labi, kaldinās visu priekšā. Bet tā jau nav pirmā reize. Vai tu sāk pierast? Jā, mēr, tie izpalīgi mūs atlūkuši. Negaidīji! Pēdējā gadu skolotāja. Ko tu te Kārli dari? Es atnācu Gustam palīgā. Viņam jau tagad māte nevar. Bet vai tad vēl tu Aida nebija? Bija, visu izdarīja. Šaukus nomazgāja, ūdekļus nosaucija, grīdas izmazgāja. Nevar gan to manīt. Vēl putekļi. Tik pavirši nevar strādāt. Jā, pavirši gan. Gusti, kur tava mamma nācu apraudzīt? Mamma. Aizdu slimnīcu. Teiksi! Es saku, trākas lietas notiek tik slīdenā laikā. Iesim, Gust, apcīmosim tavu māti. Nē, nevajag. Kāpēc ne? Tas ir tēva pienākums. Slimības laikā par viņu rūpēties. Iegipsēs roku un palaidīs mājās. Viņai sāp. Ja ar cilvēku runājas slimības laikā, sāpes mazāk jūtamas. Tu būtu slikts tēvs, ja neapciemotu māti slimības laikā. Iesim. Es nevaru iet. Man jāmācās. Vēl neesi izmācījies? Nepagūlu. Es tev palīdzēšu. Bet, Kārli, Gust iedot viņam lopotu un spaidu. Izmazgā viņu.
veicas labāk nekā meitenēm. Labāk dodiet man malku skaudīt. Bet Aina jau būs saskaldījusi. Aina? Viņa taču neko savā dzīvē smagāk par zupas karoti nav cilājusi. Savos biedros vajag meklēt vispirms labo. Es jau cenšos, tikai grūti iedomāt. Labāk meklēt ceļu uz mājām. Mēs būstiesim pie mammas ciemos. Uz slimnīcu taisies. Gust? Ātrāk. Es skolotāji, man liekas, ka mammas nemaz slimnīcā nav. Kāpēc tā domā? Man tā Tas ir labi, ka dēls jūt māti vienmēr tuvumā. Bet es tā nedomāju. Ejam! Nāc, ejam uz slimnīcu. Iet kā uz ešafotu. kaut notiktu zemestrīce un viss sabruktu. Vai tas durvis gribēs? Saņem sevi rokās, neesi nekāds maziņais. Nāks ārsts vai māsiņa, visu noskaidrosim. Nevajag ne ārstu, ne māsiņu. Es pats visu paskaidrošu. Tu taču neko nezini. Jūs spriežat kā skolotāji. Protams. Bet tu murko. Tev ir karsta piere. Ko jūs vēlaties? Mums ir temperatūra. Vai jums mājās termometra nav? Nebija. Nu ir gan vecāki. Nu nebija šo nopirkt termometru. Ne jau termometrs bija. Temperatūras nebija. Kāds sacēlās? Pa ceļam? Nu pat, tikko. Viņš ļoti uztraucās. Ir gan māte. Viņa nezina, nu? Es neesmu māte. Kas tad jūs esat? Tēvs? Es esmu zēna skolotāja. Slimnieku uzņemšanas nodaļa ir lejā. Ejiet tur. Zēns, lai noķerties, sanitārai iedos pīdžamu un tad
Man nav laika ar jums te terzēt. Nu, Jāzepiņ, nu, ko tu valkājies man pakaļ? Uz palātiņu mīļais, uz palātiņu gulēt, ka pilnīgs miers vajag. Šausmas! Vajag. Uz palātiņu. Slimnīcas vidžām mums labākais bruņotājs. Kosti! Nedomāšu palikt šajā trako mājā! Te ir arī mana mamma. Ja visi tā domātu par savu māti slimības laikā, bet šādā atmosfērā nevar palikt vesels! Jāzep, tu esi mierīgs! Un kā māsiņa, ne māsiņas nekam nevar neko uzjautāt. Skolotājus, jau tagad varat iet mājās. Bet es neesmu satikusi tavu mammu. Es viņai nodošu sveicienus. Nodod sveicienus, lai veseļojās. Labdien, skolotāji! Jūs jau laukā? To pašu gribēju jums jautāt. Nesāk. Agrāk lika ģipsī. Ģipsis vajadzīgs tikai telniekiem un celtniekiem. Bet jums jau arī nav ieģipsēta. Gus sacīja, ka jūs esat cietusī. Nu, viņš man dabūs. Tūdaļ skriešu uz mājām. Nekur jūs neskriesiet. Nemēģiniet viņu aizstāvēt. Gusta nav mājās. Kur tad viņš ir? Šeit. Slimnīcā. Un kurš viņam te ļāva ienākt? Māsa. Gustam māsas nemaz nav. Žēlsirdīgā māsa. Tagad kauns aizies pa visu pasauli. Netrokšņojiet! Te nav nekāds tirgus. Vēl viena skolotāja. Sakiet, kur jūs likāt manu dēlu? Zēnu, kas atnāca kopā ar manīm. Viņš ir slims. Arī mēs bijām slimas un pēkšņi. Vai jūs latviski nesaprotat? Он болен. И останется в больнице. Ну что ж viņš? Nu kas viņam kaiš? Tas случилось. Paaugstināta temperatūra. Nu to mēs tev tūlīt nodzīsim. Viņam ir arī nervu šoks. Mēs esam vairāk šokētas. Es jūs ļoti lūdzu, nu ejiet projām, nu netrokšņojiet. Nu, bet es taču drīkstu satikt savu dēlu. Kad būs viesulaiks? Nu, lai viņš vismaz pienāk pie durvīm, apkadīties. Viņam vajadzīgs miers. Jūs tikai viņu satrauksiet. Nē. Viss būs kārtībā, mēs neko neteiksim. Es redzu. Jūs jau esat nomierinājusies, bet tā otra gan vēl ne. Es pirmā sāku uztraukties, tāpēc pēdējā nomierināšos. Labi. Bet tikai bez kliekšanas un bez raudašanas. Ņemies
skolotāji. Ziedu un mandarīnu tie bija jums domāti. Paldies! Šeit jums ziedu un apelsīni, tie bija jums. Paldies! Atvainojiet, mans dēls. Jūsu dēls nenāk. Vai viņam ir tik slikti? Viņam esot kauns. Sakiet, ka es esmu viena, tad viņš atnāks. Ābele tālu nekrīt no ābeles. Un vai jūs vienmēr? Protams. Kā tiesas procesā? Kust! Nebeidz, nāc! Neaizmirstiet ko teikt. Piedodiet mani. Ai, nu nekās. Atpūties. Es drīzāk. Mēs runāsim vēlāk. Mums būs gara runāšana. Esiet uzmanīgas. Ārā ir slidens. Ciemoties Ziemassvētku vakarā. Būs zirnīši, būs pupiņas, būs cūciņas. Nu, kur viņš? Sakis mežā ezi sauc. Kur tam palicis mums draugs? Smiegu puteņo. Ko lai tagad atrod to? Vārda rīte kokā smej, velti draugus meklēt, ej, kamēr sāls un kamēr sniegs, esi mežā ziemas prieks. Tēti sapnes ar eglīti pošu. Ņemšu to un izrotāšu. Mantiņu daudz un konfekšu arī. Svecīšu būs pilni zari. Piedrots dara, ai kas tas? Tā eglīte poša. Nē, cilvēks nevar būt drošs. Ragutiņas, ai, cik žigli traucas viņas. Bērns egles garām zip, veltivējš mūs noķert grib. Bet laimīga sudrabiņu Ziemassvētku vakarā, lai virdzēja visas takas jaunajā gadiņā. Reiz mežā dzīva eglīte. Un mežā auga tā, cik skaista, slaiga zaļoksna, ziemā, vasarā. Viņš veļas pa gaisu, sētā vakrūtīts un tādu dīvainu maisu. Attāca nolika priekšmā čīšus un aizgāja tālāk uz veikumus. Neredzēja sētniece, slīdēja suns, tur pietur vietu, tur pusītēja gazgums. Ja te
lielie debesu traukā lejas, un tu saliec rokas lūkšanā svētē, un sirdī ienāk Ziemassvētki. Ziemassvētku koncerts izskanēja. Maniem brīnišķīgiem aktieriem, mani klausa arī šeit. Un kuri tam protē, kur vienmēr izdeļo mūsu pasākumu.